Sveiki, mēs esam atpakaļ no Graudiņu filmas. Atcerieties dzert ūdeni. Un tu vari man pastāstīt kaut ko smeklīgā? Mans tētis vienreiz uzvarēja bērnu zaglī. Bērnu? Jā. Tur ir viens joks tajā iepriekšējā 3x3 avīzē, kad mans tētis atnāk trešdienas vakarā un saka, ka viņš nožēlos divas lietas, ka viņš nožēlo, ka neuzaicināja draugus kāzām un ka uzvarēja bērnu zaglī. Jāni, mums nebija ieslēgts mikrofons. Ko tagad darām? Būs jāintervē vēlreiz. Cik tu gadus jau nodarbojies ar koku? Ar koku? Jā. Visu savu apzinīgo mūžu. Jau no mazotnes taisīja putnbūrus putniņiem. Un kad izmācījos galvnieku skolā, tad jau sāku mācīt jaunos galvniekus arī. Kuri? Vai kāds sēdējis šitā beņķīša? Viens bastotājs. Viens? Otrs sēdēja tur. Situ koku pie kociņā, lai iet saulē vakarā. Pie kociņā, lai iet saulē vakarā. Mēs esam saules bērni, bet saulīt mūs tā spiež pie zemes, mums grūti pastrādāt. Un tādēļ vakarā būs mums veldze. Ja tu gribi nākt uz pastalu ievirzi, tev ir jābūt ar stingru krampi, vēlams kādreiz cūkām spiedušas ausis. Teikumu ar nepaklausīgu. Man nav nepaklausīgu. Man trakoti patīk strādāt ar pieaugušiem cilvēkiem, jo viņi zina, ko viņi grib. Jābruņojas ar pacietību un precizitāti, bet visām mazām meitenēm un arī lielām savas pastalas dzīvē kaut vienu reizi ir jāuztaisa. Un puiši? Šī gada metiens ir vienkārši brīnišķīgs. Mēs smejamies, mēs jokojam, mēs esam priecīgi, jo mums gala beigās būs kaut kas paša rociņām uztaisīts. Tūdaliņ, tagadiņ, pastāvnieki danco. Tūdaliņ, tagadiņ, pastāvnieki danco. Cits ar vīzēm, cits ar kurpēm, cits ar basām kājām. Cits ar vīzēm, cits ar kurpēm, cits ar basām kājām. Jūriņ prāsā smalku tīklu, lai viņ baltu zeģelīt. Jūriņ prāsā smalku tīklu, lai viņ baltu zeģelīt. Ko jūs apmēram mēģināt darīt? Mēs mēģinām šobrīd pārliet ūdeni no viena trauciņa otrā. Un tagad es gatavoju mērķi, kurā bērni ar ūdeni šaus un viņu virzīs uz priekšu. Tā ir mana lidmašīna. Kā sanāk? Šo filmiņu tieši sauc par Graudiņu filmu. Es domāju, ka iepriekšējās filmas korespondences vienkārši viņām šī ir mīļa nodarbe un tāpēc viņas tā nosauca. Kā var runāt caur graudiem? Šādi te. Var runāt šādi. Kas ir tava laimes bļoda? Mamma, mani bērniņi, mana ģimene. To es vēl meklēju. Kas ir tava laimes bļoda? Šī te ir mana laimes bļoda. Mīl katrs baltu maizes riku, mīl katrs baltu maizes riku. Es mīlu lauku, rudens pliku, kas stāv klusu un atbrīvots. Kad tas stāv klusu un atbrīvots. Kad beidzies apkulību gods. Kad beidzies apkulību gods. Es te palieku un punkts. Vai šis putns varētu atspoguļot tavu iekšējo, tavu izskatu vai kaut ko tam līdzīgu no iekšas? Es ceru, ka es tāda pati varbūt esmu krāsaina, varbūt interesanta. Tu zini, kas mēs esam? Jā, pareizi, es taču no rīta redzēju. Jūs esat no slavenās Graudiņu filmas. Jūs zināt, ko mēs darām Graudiņu filmā? Mēs dziedam, jums arī ir jādzied. Man jādzied. Aijā, žužu, lača bērni. Aijā, žužu,
kainami, kaiņami, žu.